Mūsu Tēvs debesīs. Jā. Kas? Es tevi nesaucu. Bet tu mani uzrunāji. Uzrunāju tevi. Es tevi nesaucu. Es vienkārši skaitīju savu lūgšanu. Mūsu Tēvs debesīs. Nu re, tu atkal to izdarīji. Ko izdarīju? Tu uzrunāji mani. Tu teici, mūsu Tēvs debesīs. Te es esmu. Kas tev prātā? Es to tā nebiju domājis. Es vienkārši skaitīju savu ikdienišķo lūgšanu. Es vienmēr skaitu mūsu Tēvs lūgšanu. Tas man liek justies labi, tā kā padarīts darbiņš. Nu labi, turpini. Labi. Svētīts, lai top tavs vārds. Pagaidi. Ko tu ar to domā? Ko es domāju? Nu, ar svētīts, lai top tavs vārds. Nu, tas nozīmē... Apžēliņ, kā es varu zināt, ko tas nozīmē? Tā ir vienkārši daļa no lūgšanas. Nu labi, tas nozīmē, esi godāts, svēts un brīnišķīgs. Tas izklausās pareizi. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Paga, vai tu tiešām tā uzskati? Protams, kāpēc ne? Nu, ko tu dari, lai tas tā būtu? Daru. Man šķiet neko. Man vienkārši liekas, ka tas būtu pareizi, ka tu šeit uz zemes darītu tāpat kā tur augšā. Labi. Vai man ir kontrole pār tevi? Nu, es eju uz baznīcu. Nu, tas nebija tas, ko es tev jautāju. Kā ir ar tavu slikto raksturu? Tev tiešām ir problēmas ar to. Beidz bakstīt mani. Es tomēr esmu labāk nekā daži no tiem liekuļiem baznīcā. Atvainojos, bet es domāju, tu lūdzi, lai mans prāts notiek. Ja tam tā jānotiek, tad tas sāksies ar tiem, kas lūdz pēc tā. Piemēram, kā tu? Es to tā nebiju domājusi. Labi. Nu jau mēs esam nonākuši pie kaut kā. Man un tev labs darbs kopā sanāca. Dažas reālas uzvaras ir gūtas. Es lepojos ar tevi. Labi, kungs. Bet tagad man patiešām jāpabeidz man lūgšana. Šis ievilks pārāk ilgi. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Tev vajadzētu šo rindiņu izlaist. Jo tev, kā man liekas, ir neliels liekais svars. Hei, mirklīti, ko tas nozīmē? Es šeit pildu savu reliģisko pienākumu, un tu visu laiku mani pārtrauc, atgādinot par manām nepilnībām. Bet lūgšana ir bīstama lieta. Tu pabeidzot lūgšanu, vari būt izmainīta. To es tev visu laiku mēģinu parādīt. Tu piesauc mani, un te es esmu. Ir par vēlu tagad apstāties. Turpini lūgšanu. Esmu ieinteresēts par nākamo daļu tavā lūgšanā. Nu, turpini. Esmu nobijusies. No kā nobijusies? Es zinu, ko tu man teiksi. Pamēģini, un tad redzēsi. Nu labi. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un kā ir ar Patrīciju Bērziņu? Redzi, kungs, es zināju, ka tu viņu pieminēsi. Viņa no manis izkrāpa naudu un apmeloja mani. Viņa man to vēl pieminēs. Bet tava lūgšana, kā tur ir ar tavu lūgšanu? Nu, es to tā nebiju domājusi. Labi, ka tu vismaz esi godīga. Bet tas taču nav patīkami nes sevī rūgtumu, vai ne? Jā, bet tad, kad es viņai atriepšos, man jau ir plāns galvā priekš tās vecās Patrīcijas. Tu nejutīsies labāk pēc tam. Tu jutīsies pat sliktāk. Atriebība nemaz nav salda.
Padomā, cik nelaimīga patiesībā tu esi, bet es visu mainīšu. Mainīsi, bet kā? Piedod Patricijai. Tad es tev piedošu. Tad naids un grēks būs Patricijas problēma, nevairs tavējā. Tu varbūt vari pazaudēt naudu, bet tu nomierināsi savu sirdi. Tas izklausās grūti, bet dziļi sirdī es zinu, ka man tas jādara. Paldies, kungs, ka palīdzēji man. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Paldies.